Esiet sveicināti Mārupas novada iedzīvotāji. Podkāstu sērijā sarunas par aktualitātēm Mārupē. Tiekamies otrajā sērijā, un šodien ar mani kopā Matīs un Rodrigo. Vai nezinu, varbūt tevi var saukt par Rodžeru, kā tevi visi sauc. Un šodienas tēma būs sports un aktīvais dzīvesveids Mārupas novadā. Tāpat kā iepriekš sākam ar Matīsu, īsi pasaki, ko tu dari Mārupē, cik tu ilgi esi Mārupē, vai tev darba vieta vai kas, un īsi pa sevi pastāsti, un pēc tam Rodžers attiecīgi. Mārupē esmu no 2012. gada, tātad nedaudz vairāk kā 12 gadi. Visa mana darbība saistīta ar sporta dzīvi. Iesāku kā basketbola treneris. Trenēju mazos puišus no 1. klases. Uzaicināja tajā brīdī Mārupas sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča ar tādu domu, ka tajā brīdī pieaugušo komandai bija nepieciešams basketbola treneris. Viņi startēja pēc spēka 2. līgā, bet pirmajā tikšanās reizē es uzdevu jautājumu, kas notiek tā kā apakšā, kas notiek ar bērniem, jauniešiem un tā tālāk. Un tajā brīdī bija treneris Jānis Hāzners, kurš strādāja ar vienu, ja nemaldos, vai tādām divām mazām grupām. Un pēc sarunas vienojāmies par to, ka tas mans galvenais uzdevums būs tā kā attīstīt basketbolu, sākot no pamatiem un ar tādu domu, ka mēs izveidojam komandu katrā vecuma grupā, un šobrīd varam teikt, tas ir izdevies ar uzviju, ja tajā brīdī mums bija 2 grupās, precīzi nepateikšu, bet droši vien 25-30 bērni, tad, ja runa ir par basketbolu, tad šobrīd ir jau tuvu 400 audzēkņi, ne pat vairāk nekā 400 ir konkrēti basketbolā. Turpinājumā sapratu, ka mans aicinājums ir ne tikai treneru darbs, bet arī organizatoriskais darbs. Un pamazām mana dzīve tā kā iegriezās tajā virzienā, kā sporta darba organizatoram, sporta speciālistam. Un tad, kad pirms 2 gadiem nodibinājās Mārupas novada sporta skola, tad piedāvāja direktora vietnieku amatu, ko es, protams, arī pieņēmu. Un, jā, šobrīd esmu sporta skolas. Un sporta skolā cik kopā ir šobrīd bērni? Sporta skolā kopā šobrīd ir vairāk nekā 2000 audzēkņi. Un tā ir top 3 sporta skola Latvijā pēc audzēkņu skaita. Ja lielākā šķiet ir Daugavpils sporta skola, pēc tam nāk basketbola skola Rīga, tad trešie varētu būt, kad ir mārupieši. Kopā sporta skolā ir 12 sporta veidi, 3 no kuriem ir profesionālā ievirze, un pārējie ir interešu izglītības. Bet pats tu tā kā ar saknēm Mārupē vai no citas vietas? Es esmu no laukiem, bet ne no Mārupas laukiem. No Mārupas laukiem pasē man ierakstīts ir Ilūkste, tas ir Daugavpils rajons. Vecāki dzīvoja Gārsenē, un tajā brīdī, kad mammai sākās dzemdības, tēvs Bloksvaids bija, tēvs ved mammu uz dzemdību nodaļu. Aknīste tuvākais, aizved uz Aknīsti, tur slēgts remonts. Ved uz Ilūksti. Nezinu, vai tā taisnība vai ne, bet tas viss esot noticis motocikla klubā. Vismaz kaut kas, ko atcerēties. Un par tevi, Rodrigo? Es nedzīvoju Mārupē, es gandrīz pie robežas Bieriņos, bet ar Mārupi mani saista arī sports un hokejs, un jau kopš 14. gada vadu un arī esmu treneris hokeja sporta skolai, mūsu, kur arī tikko dabujām akreditāciju, izgājām to procesu un
mums, sākām mēs Imbuksā, Piņķos, tad vēl bija Babīte, un tad var teikt, ja tagad ir apvienojās Mārupe ar Babītes novadu, tad mēs jau Mārupē esam no tā 14. gada, vairāk kā 10 gadus. Un kopā bērnu skaits mums ir virs 100, bet mums arī ir sporta skola. Mums ir gan Mārupas novads, gan Jēkabpils. Kopā mums ir virs 200 bērniem. Bet tā kā privātā vai pašā? Privātā sporta skola, akreditēta, izglītības ministrijas akreditēta, jā, kā privātā sporta skola. Bērnu skaits pēdējo 2 gadu laikā ir tiešām palielinājies, un mēs esam nedaudz pamainījuši arī savu to, mēs vairāk koncentrējamies uz tiem maziem, uz SSG grupiņām, ja, līdz 16 gadiem, ja. Pirms tam vairāk bija tomēr junioru grupas, un tagad mēs līdz 16 gadiem, jo Latvijā tas hokejs, tā mēs esam, es neesmu viens, mēs esam 4 4 arī valdē, arī 4 bijušie hokejisti, un katrs atbildīgs par savu novadu, ja, un pieņemam lēmumus arī kopīgi. Bet sāki arī kā treneris? Sāku kā dibinātājs un kā treneris, protams, jā. Un šobrīd arī? Šobrīd es esmu arī kā treneris, bet vairāk kā vadītājs, teiksim, pie visām vecuma grupām cenšos būt. Ja, neesmu pie vienas un netrenēju tīri vienu vecuma grupu. Minēji, ka pēdējo gadu laikā palielinājās bērnu skaits dēļ izlases panākumiem, kā tev pašam šķiet? Nē, es domāju, dēļ savu pašu tādu, mēs daudz ko pamainījām arī iekšienē, un arī nāca klāt arī treneri, un arī tā valde pamainījās un viss kopā, un nevis vairāk cilvēki pieņem lēmumus, un līdz ar to tas arī nes, un tas akcents tiek likts uz tiem sākuma SSG grupiņām, līdz ar to mēs varam, teiksim, audzināt līdz tiem 16 gadiem un dot vairāk nekā strādājot ar junioriem, jo kas atnāk no citiem klubiem pie mums, ja. Tāpēc tāpēc arī tas bērnu skaits ir, tendenci uz tiešām arī gan šeit, gan arī Mārupē, vai gan arī Jēkabpilī, jā. Jā. Bet joprojām bāzes vieta ir Piņķu hala vai? Gan. Arī Mārupas hala? Vecākā grupa trenējās Piņķu halē, vecākā grupa, un jaunākā Mārupē. Super. Un tu pats tā kā no Rīgas? Es esmu rīdzinieks, jā, no Grieziņkalna, tur Vārnielas republika, un starp Daugavas stadionu un starp sportas pīli tur arī uzauga, jā, tuvu halēm, principā. Tur arī sāk spēlēt. 2 tikai bija tad agrāk. Labi, tad pie Mārupes novada, un varbūt tu vari pateikt, Matīs, kas ir tās 3 profesionālās ievirzes un kādu sporta veidu vispār šeit ir? Ja runa ir par sporta skolu, tad sporta skolā 3 profesionālās ievirzes sporta veidi 3. Futbols, basketbols un BMX. Vēsturiski ir izveidojies tā, ka šeit jāsaka, vislielākais nopelns ir tam, kas ir bijis pirms 10, 12 gadiem, ja, kad tika izveidots Mārupes sporta centrs ar vadītāju Silviju Bartuševiču un Babītes sporta klubs, vadītājs Guntars Reika. Babītes pusē un Mārupes pusē, ja, tad divas organizācijas, kuras uzsāka trenēt bērnus dažādos sporta veidos, un tas tur nepilni, 10 gadu laikā, līdz 2023. gadam, kad nodibināja sporta skolu. Līdz tam brīdim abas organizācijas veica
bērnu un jauniešu un arī pieaugušo sporta dzīves, tur dažādu programmu realizēšanu. Un tad, kad nodibinājās sporta skola, divas organizācijas kopā, visi sporta veidi, kas bija līdz tam, viņi tika apvienoti sporta skolā. Kāpēc 3 profesionālās, nevis vairāk? Tāpēc, ka tie bija, kā lai saka, pirmkārt, populārākie, skaitliski vislielākie. Un, ja skatāmies arī uz tiem rezultātiem, kas tajā brīdī bija, tad tā kā izvērtēja to situāciju tajā brīdī un pieņēma lēmumu 3 sporta veidus. Bet visas bāzes ir tā kā pašvaldības bāzes, vai ne? Visas bāzes ir pašvaldības. Jā. Jums tur tās viss privātais abas halles, vai ne? Diemžēl. Un pašvaldības bāzes ir pārsvarā pie skolām, vai ne? Pašvaldības bāzes ir pārsvarā pie skolām. Tā lielākā problēma, droši vien kaut kādas sarunas laikā runāsim par to, ka trūkst infrastruktūra, bet vēl atgriežoties nedaudz atpakaļ. Kāpēc tā sporta skola vispār bija jānodibina? Pirmkārt, tas, ka ir iespēja pretendēt uz valsts finansējumu. Tas finansējums, ka ir paredzēts no valsts pedagogu atalgojumam, un tagad tika veikti nesen aprēķini, uz šo gadu, kad mēs pretendējām. Ja, tad viens gads bija jānostrādā, nostrādājām, iesniedzām dokumentus, lai pretendētu uz to finansējumu, un bija aptuveni 700 000. Tas ir tas finansējums, kuru valsts neiedeva. Bet varēja iedot. Jā, varēja iedot, un mēs neesam vienīgie, šogad 7, un iepriekšējā gadā bija vēl, ja nemaldos, kopā 10 vai 11. Jums tas pats, vai ne? Viss tiek finansēts no vecākiem, var teikt. Tikai. Mēs arī pretendēsim uz valsts finansējumu 26. gadā, bet tagad ir 9 privātās skolas, kas ir bez finansējuma un gaida. Un, es ceru, ka laika mainīsies un ka mēs arī sagaidīsim, jā. Bet, kā Matīs. Tikai vienā pašvaldībā, vienā privātais. Bet, atšķirība jau, protams, ir tā, ka mums kā pašvaldības dibinātāja izglītības iestādē finansējumu jau dot pašvaldību lielāko daļu. Ir līdzmaksājums, jā, bet viņš ir salīdzinoši neliels. Jā. Privātajiem jau vecākiem tomēr tas sloks finansiālais ir. Jā. Jo es pats zinu, pašvaldībām, ja tur ir daudz bērnu ģimeni, tad, man liekas, viņš vispār tur ir vai bezmaksas, vai, tā kā, man liekas, vispār nekas, vai tur kaut kāda minimāls. Jā, 3+ ir liels atsvērts ir, jā. Un arī, jums nav par infrastruktūru īpaši jāmaksā, vai ne? Pašvaldība to nodrošina, atšķirībā jūs gan jau, ka tīri... Mēs maksājam, tas arī, tās ir tās lielākās izmaksas par ledu. Un arī, ja mēs arī, mums nāk klāt bērni, ja, bet mēs jau paliekam arī bišķi neefektīvāk, jo mēs ledu vairāk dabūt nevaram. Tās privātās halles, kas ir, un tie ledi tik ir, jo privātās halles tur ir gadu uz priekšu, ir komandas, kas tur ir jau bijušas, un nevienu ārā netaisās. Ja mēs arī palielināmies, tad mēs esam tajā pašā laikā. Jā, vienkārši vairāk bērni uz ledus, kas jau vairs nav efektivitāte. Jā. Un tā ir tā lielākā problēma. Principā, to es uzskatu par infrastruktūru, kas mums neeksistē. To, ka ir privātās halles, tas ar pašvaldību nekādā saistībā priekš, teiksim, Mārgus bērniem. Bet tā Jēkabpilī ir tas pats stāsts? Nē, Jēkabpilī ir pašvaldības halle. Un tur primāri ir jaunieši, bērni un jaunieši, kas ir... Tur visticamāk ir tā kā vecākiem izdevīgāk, lai bērnus nekā Mārupē. Jā. Par infrastruktūru, ja runājam, tad kas ir tas, kas pietrūkst Mārupas sporta centram? Mārupas novadam, jā, pietrūkst. Viss pietrūkst. Protams, ka ir arī veikti aprēķini par to, cik, kurā brīdī tad ir tā
tas slieksnis, kad tā kapacitāte, runa ir par audzēkņu skaitu, ka tu vairs tagad nedrīkst uzņemt, ja, un šobrīd jau ir sasniegta, un tad mēs te ikdienā sporta skolā saskaramies ar to, ka vai nu mums ir jāpieno grupas, jāvada vienlaicīgi, teiksim, ja ņemam, volejbolu, ja, tad volejbola laukums tiek sadalīts uz pusēm, pieņemsim, ja. Ja paskatāmies, kas šobrīd jau sāk notikt, pavasarī, vasarā, rudens periodā, visi stadioni, kas ir pieejami, viņi pilni stadioni, jā, un, teiksim, tas kvalitatīvais treniņš, viņi ir grūti aizvadīt, jo, vienkārši tur par daudz tie cilvēki, jā. Pašvaldībā ir noteikts par saistošiem noteikumiem prioritārā secība pašvaldības sporta bāzēm, kas viņas izmanto. Numur 1 tad ir vispār izglītojušās skolas, tas ir mācības stundas. Jā. Pēc tam sporta skola, tāpēc, ka tā ir pašvaldības dibinātā iestāde. Un pēc tam tad ir nomnieki, īrnieki vai, teiksim, ja Rodrigo ar savu klubu grib ienākt stadionā, ja, tad vai jūs slēdzat mums līgumu vai darbojaties publiski pieejamā laikā, bet tas nevienā brīdī nenozīmē to, ka tur ir iespēja tikt garantēti. Un pieņemsim tā piramīda, ko tu minēji sākumā, es saprotu, basketbolā ir piramīda, futbolā arī ir piramīda līdz 2. līgai, ja? Futbolā ir piramīda, jā, tur ir mazliet tā katrā sporta veidā ir sava specifika. Futbolā viņiem, kad atnāca strādāt, futbols bija tāda, labākā tajā situācijā, viņiem jau bija, 3-4 gadus vecāks tās komandas. Viņiem joprojām ir tā situācija, ka 13, 14, 15 gadu vecumā tos labākos akadēmijas, tos labākos, talantīgākos audzēkņus, vai pierunā, vai aizvilina projām no Mārupas. Un mēs tajā brīdī, kad izveidojam sporta skolu, tas bija viens no mūsu uzdevumiem, radīt to vidi, radīt apstākļus, to sistēmu, radīt arī futbolā, lai mēs vismaz spētu konkurēt ar, RFS vai FC Riga, kas ir tie lielākie klubi, kas tos labākos spēlētājus paņem. Basketbolā vai nav līdzīgi? Tad, kad atnāca strādāt, tad bija līdzīgi, jā. Mārupa arī uzskatīja par reāliem laukiem, un mēs bijām tā kā donori. Tad pēc 5., 6., 7. darba gada mums parādījās jau rezultāti. Mums nevienā grupā, nevienā vecuma posmā neizkrita grupa, jā, un mēs turpinājām augt. Tad šobrīd ir tā, ka pie mums jau pat nāk. Bet arī tā kā talantīgākos nevilina prom? Mums jau ir radīta sistēma, ka mēs paši varam. Kāpēc jāiet spēlētājiem prom? Ja mēs esam radījuši gan vidi, gan apstākļus, gan treneri ir tik profesionāli, ka viņi spēj sagatavot pirmkārt jauniešu izlasēm, tas ir U16, U18, līdz būs U20. Tas spēlētājs ir kopējā apritē. Sporta skola ir līdz U19. Un paralēli tie, kas ir talantīgākie, no U16, U17, viņi jau piedalās. Latvijā ir pieaugušiem 3 līmeņi. Tur, kur VEFS spēlētāji, augstākā līga, ja, tad nākamā līga ir Ramirenta nacionālā līga, un 3. tad ir reģionālā līga. Un visās tajās līgās, izņemot augstāko līmeni, mēs spēlējam paši ar saviem praktiski spēlētājiem 90%. Tā ir Ramirenta 2. līgā, mēs esam noslēguši šogad sadarbības līgumu ar Latvijas universitāti. Jā. Saistībā arī ar, kad spēlētājiem ir iespēja gan spēlēt, kļūt par profesionālu spēlētāju, gan arī izmantot iespēju, tad karjeru paralēli veidot kā ar izglītību. Jā. Tur nebija iepriekšējā gada stāsts par Rīgas zeļiem? Bija stāsts, jā, Rīgas zeļi uzrunāja arī pašvaldībā, viņi prezentēja to savu redzējumu, bet jāatzīst, ka viņiem ir kaut kāds savs redzējums, sava vīzija, kas beigās tomēr nesakrīt ar mūsu kopējo. Mēs paši esam spējīgi savus spēlētājus. Viņa galvenais mērķis jau bija bāze un spēlētāji. Mēs teiksim, kā mārupieši, kur tā mums tā lielā interese. Šobrīd mēs ejam to ceļu, ka mēs paši veidojam sistēmu un
Jā. Būsim. Un tas, ko tur Rodrigo teica, kad šobrīd tā kā mazās grupiņas līdzīgi iemesli pēc, jo jābrauc ir tā kā ārā, vai nav te perspektīva Latvijā, vai? Nē. Matīs jau par infrastruktūru es gribēju paturpināt, jā. Mēs esam Ziemeļu valsts, pirmkārt, mēs neesam Spānija, kur mēs stadionā, ja arī ir pilns stadions, kas arī katru dienu gandrīz ir pārpildīts stadions. Bet ziemas mēnešos, rudens mēnešos nekā, vienkārši vispār nekā nav. Mūsu grupiņas arī, ne jau hokejs beidzās tikai hokeja laukumā, mums vajag arī zāles, ja. Tas ir neiespējami. Ja mēs arī gribētu, ja mūs laistu iekšā, mūs nevar nekur ielaist, tāpēc, ka nav vieta nekur. Ziemas mēnešos nekur tu nevar trenēties. Vieglatlētiem, kā var vieglatlētīgi, kas ir pamats vieglatlētīgas manēžas, cik mums viņas ir vispār Latvijā. Un Mārupas novadā, kas ir viens no tādiem, viens no Latvijas novadiem, kurš ir arī turīgākais, un kāpēc mums tā infrastruktūra nav? Divas privātās hokeja halles, privātais tenisa hale, kas vispār nekāda saistība ar bērnu un jaunatnes, Mārupas bērnu un jaunatni. Tas ir vispār privātie, par to neiet runa. Bet kas ir Mārupas novadam, tad nekā tiešām nav. Un ir sevišķi ziemas mēneši, tas pats ir par kultūru, tas pats ir arī par kultūras namu vai par vēl kaut ko. Tad es uzskatu, kā Matīs teica, ka mums viss pietrūks, pilnīgi viss. Un, teiksim, par basketbolā tas pats, noteikti ir vieglatlētikā tas pats, un protams, arī hokejā. Mēs hokejā cīnamies kā varam, un baigi daudz nekad negaidām, vienkārši darām savu, bet es domāju, ka ir kaut kas jāmaina, un bērni ir jāatbalsta, un nav svarīgi, kāds sporta veids, vai viņš ir dārgs vai nav. Man tas, kāda starpība? Vienādi atbalstiet visus. Vai tenis, vai vieglatlētika, vai hokejs, vai basketbols, viņi visi ir bērni. Un neprasa jau tagad, ja hokejs dārgāks, tad vajag vairāk atbalstīt. Vismaz censties atbalstīt. Tāpat. Bet tā ir pirmkārt infrastruktūra. Bet ja tā paņemam, ir lielās pilsētas, Valmiera, Jelgava, Rīga, kur vēl Daugavpils, man liekas, kur uzbūvēja Olimpiskos sporta centrus. Es nezinu, kāda ir, varbūt jums ir kaut kāds vairāks sakars, pieņemsim, Loks neplāno kaut ko tādu vēl darīt, un iespējams, ka Mārupe var kaut kur tikt iekšā, par cik sporta skola viena no lielākajām. Cilvēku skaits, man liekas, viens no retiem novadiem, kur ieskatās mēnešu griezumā, mēnesi pēc mēnešā vairāk piedzimst nekā nomirst. Tā ir Mārupē. Un tad ielikt pretī kaut ko ar kaut kādu valsts līdzfinansējumu. Ja varētu tādu uzbūvēt, es pieļauju, ka tas ļoti palīdzētu visiem. Es piekrītu, ja varētu tādu uzbūvēt un gaidīt, ka uzbūvēs valsts, tas ir ok, un tā vajadzētu būt. Bet es nesaprotu, kāpēc nav partnerības privātiem, teiksim, kāds privātais, kas ir gatavi, tiešām ir gatavi doma nākt pretī. Un banka, teiksim, kā ir citur, kāpēc tie neiet? Es domāju, tur arī kaut kādas problēmas, jo tiešām ir gribētāji un varētu cilvēki to darīt. Bet tad varbūt tas arī ir nākamais četrdesmit mērķis, vismaz tik līdz kaut kādām reālām aprisēm, ar skaidru finansējumu, ar skaidru piepildījumu. Jo piepildījums, es saprotu, kad no abiem jums, kad piepildījumu nodrošināt, tas būtu vismazākā problēma. Galvenais ir saprast, kā līdz tam nonākt. Privātā partnerība varētu būt, man liekas, viens no labākajiem. Ja tur valsts kaut kādā ziņā piepalīdz un pašvaldība ar zemes gabalu vai ar komunikācijām un infrastruktūru, kas ir tīri, lai to visu nodrošinātu ar elektrību, ūdeni, kanalizāciju vispārējo. Un tad atrod vēl privāto partnerību, kuram ir kaut kāds skaidrs, ka viņam arī ir, vai tas ir nosacīti īres līgums vai līzinga līgums,
un ko pašvaldība maksā par to, ka pašvaldības iedzīvotāji, ne tikai jaunieši, tie pašā laikā arī seniori un vispārējie izmantot infrastruktūru. Pieņemsim skolas laikā, tad iet vecāka gadagājuma, ka tas varētu būt tāds. Un, man liekas, mums arī programmā to mēs esam diskutējuši, un tas ir viens no punktiem. Nebaidīsimies, ka tas ir plāns to izdarīt, jā. Mēs jau neesam bijuši, tāpēc es nezinu, kāpēc to Līdz šim, kāpēc tas nav darīts, es tiešām nesaprotu. Un, ja sanāks tā, ka mēs tur tuvāk būsim, tad mēs varbūt zināsim, kāpēc kaut kas nesanāk. Tas pagaidām man tas nav saprotams. Diskusijas ir bijušas dažādās konsultatīvajās padomēs, bet es domāju, mēs noteikti varam skaļus vārdus teikt, tas ir tikai un vienīgi laika jautājums, kad tas notiks. Un tu jau pareizi minēji, vai tā ir privātā partnerība, vai tā ir, nezinu, kapitāla sabiedrības dibināšana un, teiksim, Olimpiskā komiteja, dažādas sporta veidu federācijas, tur tā iesaiste. Un tas ir liela apjoma darbs, bet mēs esam gatavi to darīt un mēs to izdarīsim, jo Mārupe ir pelnījusi. Mārupe ir pelnījusi lielu sporta infrastruktūras būvi, kurā ir, nezinu, sākam ar vieglatlētiku, kur ir vieglatlētikas celiņš, un vieglatlētikas aplis, lielais futbola laukums, tur ir basketbola, sportspēļu laukums, tad trīs, teiksim, tādiem sektoriem, tad tur ir jābūt peldbaseinam, tur ir jābūt hokeja hālē, tur ir jābūt nezinu, dzīvošanas iespējām, internātu veido vai kaut kas tam līdzīgs, jā, jo tā ir, skatoties tās pašas sporta studijas, kur viņi rāda tos infrastruktūras objektus, tā kā, salīdzinoši mazos novados pa visu Latviju, un tad citreiz ir tāda bēdīga sajūta, kad ir kaut kur uzbūvēts, un ir pašvaldības, protams, un novadi, kas to spēj piepildīt, bet ir, kur ir fantastiska infrastruktūra, un viņi stāv tukšie, jo cilvēku ir tik, cik ir, un savukārt mēs esam pārbāsti un nesaprotam, kā nodrošināt tā kā pamata funkcijas, ko visi ir gatavi sniegt pat, jā. Cilvēciskais faktors ir jāpiesaist speciālistu tādā jomā, tādā sporta veidā, tad arī piepildīs. Ir jāmaksā kārtīgs atalgojums, un to var izdarīt, tas ir jāgrib. Un tad arī tas novads arī attīstīsies, un speciālistus arī var atrast. Labi, bet skatoties par valstiskā līmeni, domā tur par prioritāriem sporta veidiem. Skaidrs, ka tur visi sporta spēļu pasākumi vai sporta spēļu komandas vai sporta spēļu sporta veidi tur ir iekšā. Ja jums paprasīt, es nezinu, 3 vai 5 prioritāros sporta veidus, ko jūs redzat Mārupes novadā? Es zinu, ka tas tā. Es jau atbildēju daļai uz šo jautājumu. Man nebūtu prioritārie sporta veidi. Bērnu skaits reāli nekāda lobēšana, vienkārši atbalstīšana. Varbūt es nepareizi to saprotu, bet, nezinu, to kas, hokejā mums vispār nav atbalsta. Nekāda no Mārupes domas. Mēs esam, teiksim, prasījuši vai kā, bet mums jau būtu, teiksim, es uzskatu, tā nav lobēšana. Vienkārši tas ir taisnīgs kaut kāds sadalījums par bērnu mārupiešiem. To, ko mēs darām, un to novērtēšanu, piemēram, kaut kādu. Bet es nezinu, es pat prioritāriem sporta veidiem arī valstiskā līmenī. Es esmu domājis, bet man ir grūti atbildēt tā. Jo katram ir. Es domāju, tomēr man svarīgi augsts sasniegums sports, ļoti svarīgs, un es uzskatu, uz to ir jātiecās. Un tautas sports mums attīstās, bet ir jādomā pa augstu sasniegumu sportu vienalga valstiskā līmenī. Precīzi, precīzi piekrīt, un tās tā kā nosacīt 3 sadaļas varētu būt, ja runā vispār par kopējo to sportu, tad numur 1 tas ir bērnu jauniešu sports, tad numur 2 tas ir pieaugušo sports, kas ir tautas līmenī, un tad 3 tas ir, tā kā pieaugušo sports
profesionālā līmenī, ar profesionālām komandām. Un atkal jāsaka, Mārupe to ir pelnījusi. Viņi, teiksim, ar savu, attieksmi, ar darbu, ar to, kas ir sasniegts jau šobrīd. Tas viss ir izdarāms. Un jautājums, kāpēc ir vajadzīgs profesionālais sports, kāpēc ir vajadzīgs, Mārupes olimpiskais centrs? Kāpēc? Skaitam, kāpēc. Tā ir, pirmkārt, labi, mēs tur varam runāt par to, cik ir iesaistīti vispār bērni, jaunieši, visi cilvēki, visi mārupieši. Tā ir veselības sadaļa. Nākamais, atpazīstamība vispār Mārupes novads, kā tāds būs atpazīstams ar ko ar sportu. Tālāk, teiksim, mums ir profesionālais sports, komandas, kas tur nāk, skatītāji nāk, vietējie mārupieši, lokāli patriotisms, vai kā viņi savādāk nosaukt. Uzņēmēja darbība. Viņiem taču ir interesanti, kuri nāk skatītāji, tur viss ir iesaistīts, atkal vietējā kopiena tiek piesaistīta pie tām lielajām komandām, profesionālā sporta, tālāk mazie, ko dara mazie bērni. Viņi nāk skatās uz saviem elkiem, uz saviem pieaugušiem. Un viņi sportu dažreiz nenovērtē. Sports ir galvenais, tieši kā Ziemeļu valstīs. Kaut vai Somija, Zviedrija aizbraucot, tur visa, ko tur var darīt ziemā, tur reāli augsts, bet tur visi sporto. Tās labākās zāles pret depresiju, un to tomēr saprot. Un ja mēs tos ziemas mēnešus nevaram nekur pavadīt sporta zālē, tāpēc, ka nav vietas. Vienkārši nav kur aiziet, jābrauc pāri, pāri uz Rīgas pusi vai vēl kaut kā. Tā ir visa diena, tev aiziet tur vakarā vēl atvelcies uz mājām. Tas ir nožēlojami. Un vēl par augstu sasniegumu sportu, kaut vai pa futbolu. Ja? Viņi no 2. līgas pakāpās augstāk, uz 1. Tagad ir, jā. Tā bija diskusija, vai vajag vai nevajag. Protams, ka tas ir dārgāk. Es uzskatu, protams, ka vajag. Viņi ir sasnieguši, viņiem ir jāiet. Un to, ka nav vietējie mārupieši, teiksim, mēs nevaram ar vietējiem, kam vajag vietējo? Jēkabpilī bija līdzīgi. Tur arī, bija iespēja pakāpties augšā, bet mēs ar vietējiem nevaram. Tad piesaistam ārzemniekus. Tas ir futbols. Futbols ir pavisam cita pasaule. Piesaistam, Mārupe grib redzēt labu rezultātu, lai ir piesaistīti ārzemnieki. Jo futbols jau ir cita pasaule vispār. Basketbolā iespējams varētu arī virslīgas klubu uzturēt. Nezinu. Hokejā vēl noteikti nē. Tas ir pēc kaut kādiem gadiem, kad tā piramīda, kad tie jaunieši sāks izaugt un sāks tiešām parādīties. Bet tagad, ja būtu pateikt, tagad hokejā vajag virslīgas komandu Mārupē, es uzskatu, nē, tas ir galīgi mākslīgs veidojums. Ja? Bet futbolu Bet arī, ko viņi ziemā darīs futbolu. Viņi droši vien tur tādā laukumā arī visu ziemu arī, tas nav nopietni. Tas nav nopietni un tas nav. Mārupes olimpiskajā sporta centrā, tad, kad uzbūvēs olimpiskajā, tad tur būs arī tā hallīte. Futbola ziemā. Tad mēs varam runāt par infrastruktūru, jo tagad viņas nav. Jā. Labi, bet tā ir viss tik tiešām pesimistiski. Man jau liekas, ir labi arī labi. Kas ir ziemā? Ko mēs varam darīt? Pārpildīt sporta centra zāli? Jā, bet ziemā, es atceros savu bērnību. Ko es ziemā darīju? Bija -25, man liekas, uz skolu nebija jāiet. Mēs ņēmām slēpes un braucām uz kalnu. Tā mēs to ziemu pavadījām. Tur es tev, Mārtiņ, piekritīšu par to, ka mēs kaut kā baigi sākām runāt uzreiz par to, kas tur pietrūkst, mums tas pietrūkst, mēs tur tādā aiziesim. Ir izdarīts ļoti daudz labas lietas, un arī, ja runā par to sporta jomas sakārtošanu bērnu un jauniešu pusē, no sporta skolas viedokļa skatoties, tad numur 1 bija sporta skolas izveidošana. Tad, tā kā tika sastrukturēts viss tas, kas notiek. Paldies, tātad sporta centram un Babītas sporta klubam, kas līdz tam aizveda, ja. Un vēl tā labā lieta ir mēģinājumi tā kā salikt kopā visu to, lai saprastu, kas notiek sportā, bet tie ir mēģinājumi. Teiksim, ja es no malas cilvēks tagad gribētu uzzināt,
kaut vai ņemam par sporta notikumiem. Ja? Nu, es atveru mājas lapu. Nu, ir mājaslapā, jā, tur kaut kādi tie notikumi, bet viņi tā kā netiek atspoguļoti. Jā, un, manuprāt, vajadzētu izveidot tādu vienotu, visā novadā vienotu, atkal man jāatgriežas pie tās kapitāla sabiedrības, nu, pieņemsim, tā ir tā organizācija, ja, kas pārauga visu. Nu, vai tā ir izglītības sporta pārvalde šobrīd? Gan jā, gan nē, bet pilnībā netiek pārvaldīts viss. Un te nav runa tikai par pašvaldības iestādēm. Te ir runa par visām biedrībām, visiem privātajiem klubiem, un ka visus tādā vienotā. Jā, nu, tā kā. Bet runājot par šo, jums nav nekad radusies, nezinu, ideja, iniciatīva iet pie pašvaldības un teikt, paņemiet mūs zem pašvaldības sporta skolas? Ir runu līmeni ir bijis, un... bet, nu, jā, es esmu bijis 2 reizes, 3 reizes, jā. Bet sākumā tā cerība bija, nu, teiksim, tās attiecības visas labas, bet pēc tam, ja mēs kaut ko vairāk prasam, tad ir kaut kāds likums pretī, kur iedod man vai lasīt vai ko skaidrs, ka to mēs nevaram, Tā arī paliek. Nu, jo kaut vai, tā pat infrastruktūra. Birokrātija ir tāda, kādu man parāda, jā. Nu, ja likums tā saka, nu, tad ko es varu izdarīt? Es nezinu to likumu, es nevaru kaut kādā veidā, uzticos, ko man pasaka, un tā arī ir. Jo, kaut vai tas periods, kad hallēs, pieņemsim, ledus nav vai vasaras vai kaut kas tam līdzīgs, un tev vajag stadionus, tad, kad tu neesi tur pats pēdējais rindā, bet tu esi izvēl sporta centra apakšā, un, kā Matīs teica, tā ir otrā prioritāte aiz skolām, tad attiecīgi jūs ieliek iekšā, vismaz jūs dabūjat Vasarā mēs tiekam stadionā. Vasarā mēs gan Babītes stadionā, gan Mārupes stadionā, bet mēs arī tiekam Angļu ģimnāzijā. Tad, ja mēs tur netiktu, tad es vispār nesaprastu, bet tur, es domāju, ka tur viss tiek pēc, noteiktajos laikos, pareizi. Ir publiski pieejami. Jā, publiskie laiki, tad mēs arī tiekam. Jā. Bet ziemā, kad mums ir nepieciešams sporta zāles, tur bez variantiem. Vēl viens man kaut kad dzīva ideja, es skatos ik pa laikam Twitterī, ko Futbola federācija organizē, un kā viņi mēģina tikt pie nacionālā stadiona, un ir izskanējuši ne tikai no manis, bet no vairākiem, es pieļauju arī ar Mārupu saistītiem cilvēkiem, kad kā jūs skatāties, kad potenciālais nacionālais futbola stadions varētu būt šosejas malā pretī Piņu hallei otrā pusē šoseja, starp dzelzceļu un starp šoseju. Teorētiski piekļūšana nodrošināta. Ja šobrīd visi runā par to, ka nacionālam stadionam jābūt Rīgā, lielam, cik mēs esam no Rīgas, 5 kilometri, starpība kāda, un tāda nacionālai stadioni, reti, kad ir, nezinu, varbūt kāds bija arī no skatītājiem. Es biju aizbraucis tikko uz Anglijas Latvijas spēli Wembley stadionā. Wembley's arī ir, dziļa bolderā, salīdzinot tā pēc mēroga. Tas nav Londonas centrs, tas ir pilnīgi nomali, tur ir nacionālais stadions. Tad varbūt tīri teorētiski Futbola federācija jautājums, kāpēc jūs izskatiet tikai Rīgu, varbūt vajag runāt ar Pierīgas pašvaldībām. Lidosta turklāt ir mums novadā. Kā jūs vispār uz to skatītos? Skaidrs, ka tas nav baigi saistīts ar pašvaldības sportu. Visticamāk, mēs tur netiksim ar saviem bērniem iekšā, bet te pašā laikā, tas, ko tu minēji, uzņēmējdarbība, turisti, viss pārējais, kas plūst uz konkrēto pašvaldību, jo tur ir viena liela infrastruktūra. Tur droši vien ir kārtīgiem, precīziem aprēķiniem jābūt, kāds tas beigās būs tas ieguvums pašvaldībai kopumā, numur 1, un numur 2, kāds būs tas ieguvums pašvaldības novada iedzīvotājiem. Jā. Es jau redzu, ka tur ir vieni plusi. Tā, tīri pasakļojot. Es arī, man tiešām nav, man ir vienalga, kur viņš, lai tikai būtu. Jā. Un
es nedomāju, ka obligāti jābūt Rīgā. Jā. Jo, otrs ir Rīgas futbola klubs, jau pieminētais, viņa bāze taču arī ir Mārupas novadā. Piņķos. Rīgas futbola klubu. Viņiem jau vairāk laikam ir bāzes. Viņiem ir Skonto stadions, viņiem ir Ķezermešs un Piņķos, tur aizmugurē ir viss treniņu laukumi, viss uzbūvēta liela infrastruktūra. Skaidrs, ka privāts klubs, līdzīgi kā visticamāk ar ledus hallēm, kāds varbūt tiek iekšā, kāds varbūt netiek iekšā, bet pēc būtības tas ir novada teritorijā. Klubs ar Rīgas nosaukumu. Jā, visu laiku mums grozās ap to infrastruktūru, un arī tagad mums sporta skolā iznāk šobrīd pat nomāt. Mēs nomājam Rīgas sporta manēžu reāli, kā maksājam nomas maksumu, viegli lieti brauc uz turieni. Mēs nomājam internacionālā skolā, tur tā kā tāds, pat ne barters, bet gan viņi maksā par nomu, viņi baseinu Piņķos izmanto, tur kaut kādu laiku, un mēs no viņiem sporta zāli īrējam. Tā kā, tas trūkums, un tas ir tikai sporta skolai, kas ir pašvaldības iestāde. Privātajiem jau... Mēs visu nomājam, bet mēs bieži arī esam Daugavas stadionā, manēžā. Stāst par to, ka pat pašvaldības iestādē nav, kur tad vēl runāt par... Un tur arī ir tā, ka tu dažreiz aizēji, tad tev jāstāst, lai kāds nenotriec. Tur tik daudz cilvēku. Labi, no profesionālā vai no jauniešu sporta pārējām pie tā kā tautas sporta, nosauksim to tā. Cik jūs redziet, cik Mārupē tas vispār ir attīstīts, un skaidrs, ka tas ir privātas iniciatīvas, kā mēs iepriekš runājām ar kolēģi Elīnu un augstumpeldētājiem. Privāta iniciatīva, viss tā kā paši savācās, veido savu komunu. Es pieļauju, tas pats kaut kas varētu būt ar velobraucējiem, skrējējiem un, pārējām lietām. Cik jūs redzat, cik tas ir attīstīts? Varbūt kaut kādas idejas, kādi sporta veidi varētu, tie paši lielie Stīrnu buki vai vēl kaut kas, vai Mārupe būtu, ja jūs būtu, pieņemsim, kā deputāti un nāktu kāds organizators un teikt, ka mēs gribam rīkot, pieņemsim, Mārupē Stīrnu buka posmu, vai tur jūs redzat iegūmus, vai tas liekas, gribiet dariet, nejauciet pašvaldību iekšā? Ir jāatbalsta, viennozīmīgi ir jāatbalsta. Šobrīd ar tautas sporta pasākumu organizēšanu nodarbojās iepriekš pieminētie Mārupas sporta centrs un Babītes sporta klubs. Babītē ir novus, tur svarbumbas celšana, viss tas tā kā no tiem iepriekšējiem laikiem, varētu teikt, pat nesaglabājies, bet tā kā, turpinās, jo tas ir, cik tad ir profesionālai sportisti? Tas 0,5%, 1% no visiem, kas vispār tur izies cauri. Tad, principā tā, ja skatās uz visu to pasākumu, tad visi ir tautas sportisti. Mārupas sporta centrā ir savādāk tie sporta veidi, bet viņi organizē tos pasākumus. Privātie, tur, kur tu pieminēji, kur ir tie augstumpeldētāji, tad viņi arī veids, tās funkcijas, bet vairumā gadījumā visbiežāk jau ir tas, ka, ja man interesē, es atradīšu tos cilvēkus, ar kuriem kopā man ir forši. Ja mēs paši, varam to izdarīt, ja nevaram, pajautājam pašvaldībai. Ir varianti, jau visādi tie Mārupa mūsu mājas, tie var pieteikties un iegūt finansējumu tādu veidu pasākumiem. Es domāju, ka kopumā ņemot novadā tautas sports ir labā līmenī. Es arī uzskatu, jebkurš tautas sporta pasākums ir ļoti pozitīvs un daudz arī piedalās un grib piedalīties un visa, es nezinu, kā ir ziemā varbūt, bet no vasarā ir ļoti bieži, es domāju, ne tikai Mārupē, bet ap Mārupu un Rīgā, visi maratoni un kas tik nav. Protams, ka tas ir atbalstāms un tas ir, kā valsts sporto, tas ir jo vairāk, jo labāk. Bet par
atbalstu finansiāli un tādu es nevaru spriest. Es nezinu. Ja es redzu, ka par to atbalstu, bet, teiksim, bērnu un jaunatnes sports, teiksim, kaut kur cieši, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Jā, prioritāte. Augsts sasniegums sporta cieši vai vēl kaut kādu talantīgi sportistu vai kā, tad es uzskatu, tas nav pareizi. Un otrs ir tādā veidā caur sporta klubiem, sporta skolām. Tie jaunieši, viņi ir konkrētā vietā, vecāki zina, kur viņi ir. Viņi nedara blēņas nosacīti, dzīvojot pa ielām un par pārējām vietām. Viņi nodarbināti. Jā, un sporto un grib sportot un nedod Dievs, nav iespēja. Saproti? Tā arī var būt. Un mums ir jārada tā iespēja, kad tas sporta veids ir izvēlēts un ir jāspēr, lai nav šķēršļus turpināt. Ja mēs runājam par to pagātni, ka mēs agrāk sportējām pavisam mazi, jā, mēs sportējām, bet tad atceramies 90. gadus, un tad vispār neviens nesportoja. Ja tu skrēji krosu, tu varēji pa muti dabūt vismaz vai pa grieziņu kalnu. Tā bija, jā. Es saku, tur pasaku Dievs, lai tik kāds neredz. Tad tagad, protams, tas ir daudz labāk. Tie bija 90. Jā, bet tad tā kā nopaļojoties, tas galvenais uzstādījums ir, visticamāk, infrastruktūras attīstībā, lai mēs nodrošinātu saviem iedzīvotājiem to iespēju, kā Rodrigo saka, nevis to mērīties ar kaut ko, bet dot iespēju visiem, kas to grib, un vienkārši, lai tā infrastruktūra ir, vienalga, kādā veidā tas notiek, vai tas notiek pašvaldības, valsts, privātās partnerības, vienalga kādiem veidiem, bet kaut kādu lielu būvi, kur ir zem kura jumta var dzīvot lielākā daļa no visiem sporta veidiem, kas ir profesionāli šobrīd attīstīti vai privātos klubos vai sporta centrā, kad viņi tur var mierīgi dzīvot visapakšā un tā infrastruktūra ir spējīga tos visus uzņemt, viņa nav pārslogota, bet te pašā laikā, mēs zinām, kad ir tāda vieta, kur visi var mierīgi nodarboties ar to, kas viņiem patīk. Es pieļauju, ka tieši tas pats ir kultūrā, kā jau tu minēji sākumā, kad tur ir tieši visticamāk, tas pats. Runāsim kādā no nākamajām sērijām pa kultūru, un gan jau, ka mēs sapratīsim tieši tās pašas lietas, bet par cik šodien sports, tad, man liekas, kad kaut kā, nezinu, apsolīt, bet katrā ziņā virzīt to, ja tiekam un esam tur iekšā, tad visticamāk jūs būsiet pirmie cilvēki, kas to arī darīs un virzīs šos jautājumus uz priekšu. Precīzi. Tieši tā, jā. Tāpēc jau mēs esam, es domāju, un arī nevis lieki tērēt laiku un kaut ko vēl paņemt kādu darbu klāt vai ko, tas nav, man pietiek darbi. Jāskatās. Ir mērķis un skatīties, kaut ko, nevis vienkārši būt. Tev gan jau ka līdzīgi, jo tu esi iekšā tajā visā procesā, tu redzi visticamāk tās problēmas visu pārējo, un šī ir vieta, kur katrs no deputātiem, kurš tiks ievēlēts, katra balss ir nozīmīga, lai kaut kādus procesus virzītu. Tas, par ko mēs te nesen, es aizdomājos un tādu nelielu diskusiju savā darba vietā, mēs veicām, ir bērns, bērnu un jauniešu sports, mamma, tētis. Kurš ir svarīgāks, kuram lai ir tā sportošana? Pamatā uzskata, ka bērniem jauniešiem ir svarīgāk, vai ne? Nodrošināt viņiem to sportošanu. Jautājums, kurš viņu atved to bērnu uz? Vecāks atved, labi. Vai pastāv variants, ka tas bērns aiziet līdzi vecākam uz to sportošanu? Tad, ja mēs radīsim pieaugušiem, mammām, tētiem, pieaugušiem radīsim vidi, radīsim apstākļus, ka viņi var sportot, viņiem viss ir pieejams, bērns jau sīkais, viņš jau redz, mamma, tētis iet, viņš nav nemaz jāpiespiež, viņš kopija pēst variantā, iet sporto līdzi. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs piesaistam tos bērnus tam sportam. Jā, ok, viens ir, es viņu aizvedu, nolieku, viņš ir tagad, tā kā
nosacītā drošībā, viņš tur darbojās. Bet tas dziļākais moments ir tas, ka viņš atnāk līdzi, tāpēc, ka mamma sporto, tētis sporto, un mums jānodrošina mamām, tētiem. Varbūt tas nav populāri, baigi neskat, bet, manuprāt, tad dar padomāt par šādu lietu. Tā ir vidas sakārtošana. Tā ir precīzi, jā. Un es vēl atkārtošos ziemas, rudens, augstajos mēnešos. Tā ir tā infrastruktūra. Nevis vasarā, ka ir skaisti saulīt, un mēs varam iet ārā un forši sportot. Un tad sākās ziema, viss beidzās. Jā. 8, 7, 8 Skandināvija ir perfekts piemērs. Perfekts piemērs ir Somija, Zviedrija, kā tur, kā viņi sporto, kā viņiem ir infrastruktūra. Un tur nav nekas šitāds, uzcelsim tagad sapņu pili. Tur ir viss, asketis ir vienkārši. Maksimāli nekas vienkārši, nav sačakarēts. Lai varētu izpildīt to funkciju, kas tur ir paredzēta, lai nav gluži, tā kā ārā temperatūra, bet ir normāla temperatūra. Dažreiz liekas praktiski vienkārši, un tu brīnies, jā. Un mēs esam Zviedrijā turnīros dzīvojuši skolā gulējuši, visi komanda, visi kurinājām kamīnus, vienkārši taisījām paši ēst komunas telpās. Un pat bija daži tādi izlutinātie, kas nevarēja saprast, kā tad maniem bērniem tagad šitā bez telefoniem 3 dienas. Un, mēs esam izlutināti kaut kur. Tāda darba ētika ir tomēr kaut kur arī varbūt buksē, jo šī jomā Skandināvi mums ļoti teiksim, priekšā. No viņiem mēs šo darba ētiku un to vienkāršību varam mācīties. Jā, un tas, kā jau bieži saka, kad treneris sporta skolā vai sporta klubā, ir bieži kā otrais teicis, ja ir tas pirmais stāsts, kā tu teici, kad bērnu aizved un ieliek. Tā jau ir cita tēma. Tieši tā arī vispār pedagogu un nozīmīgumu, treneru un pedagogu. Nozīmīgi tas to ir, arī. Man liekas, tik nozīmīgi, ka gan skolā, gan sporta klubā, gan visās iespējamās vietās. Tā ir cita tēma noteikti. Tā kā iespējams tiksimies nākamreiz arī pie pedagoģiskās un izglītības tēmas, un tad parunāsim par šo. Šodien paldies Matīsam un Rodrigo, un ieskicējām nedaudz sporta tēmu, sapratām galvenās problēmas un iespējams risinājumus, un klausamies, skatāmies YouTube, tas pats Spotify kanāls, un tiekamies nākamajās sērijās. Paldies jums! Paldies! Paldies! Paldies.